Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Lūkšana grūtā brīdī. Šodienas rakstu vieta. Nezūdēties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Filipiešiem 4. nodaļa, 6. un 7. pants. Šodienas pārdomas. Vai tu spēj iedomāties sevi cietumā, rakstot vēstuli ar aicinājumu nezūdīties, bet gan pateikties Dievam par viņa labestību? Tieši to darīja Pāvils. Varētu padomāt, ka viņam bija labs pamats zūdīties par netaisnīgo situāciju. Taču viņš ne tikai pats izvēlējās savu prātu un sirdi saglabāt pilnu paļāvības uz Dievu, bet mudināja to darīt arī vēstules lasītājiem. Būtiski, ka Pāvils nepateicās Dievam, ka nonācis problēmās. Gluži pretēji, viņš pateicās par Dieva klātbūtni un spēju izvest caur jebkuru situāciju. Pāvils pārdomāja Dieva uzticību pagātnē un ar pateicību ielika mīlošā debesu Tēva rokās savas vajadzības. Šo ticības soli Dievs atalgoja tik dāsni, ka pat esot cietumā, Pāvils spēja stiprināt tos, kas bija brīvībā. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi, Tu esi visu varens Dievs, un nekas, kas notiek manā dzīvē vai pasaulē, Tev nav pārsteigums. Es ticu, ka Tev ir labs plāns, kā mani uzturēt caur jebkuriem apstākļiem. Tāpēc es atsakos no zūdīšanās un ar pateicības lūkšanu ielieku Tavās rokās visas Tavas likstas. Paldies, ka Tu piepildi mani ar Tavu pārdabisko mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Paldies, ka pasargā manu sirdi un domas Jēzu Kristu.